Tā, šodien mēs gatavosim kaut ko ļoti īpašu un garšīgu. Arvien biežāk atkal dzirdu no cilvēkiem, no klientiem, gremošanas problēmas, vēderizē problēmas, uzpūšanās vakarā un tā tālāk. Viss, kas saistīts ar mūsu otrajām smadzenēm, ar zarnu-traktu. Mums ir burvju recepti, un tas ir ķīselīts. Daudz no jums jau to ir dzirdējuši, redzējuši, ēdienkartē nepārtraukt, taču ne visi to ir pagatavojuši. Tādēļ šodien ātri pagatavosim to kopā. Tā ir vesela ēdienreize, vēlams otrā, kā uzkoda. Tev vajadzēs 2 karotes, čijā sēklas, 2 karotes, linsēklas. Vienai porcijai. Tas pats otrai porcijai. To apliejam ar karstu ūdeni. Un tas sāk briest. Šie sākos ļoti ātri briest. Tikmēr piedaram klāt katrai porcijai 1 kausiņu uz ābolu šķiedrvielas. Samaisam. Izskatās ne visiem. Garšo lieliski. Bet mēs tūlīt to uzsmukumosim, lai arī izskatās lieliski. Un garšo vēl labāk. Patiesībā mēs pie šī ķīselīša varam pielikt klāt jebkādus augļus, jebkādas ogles. Ziemas laikā varam pielikt arī saldētās ogas. Nu, tagad ir meža melanīts noteikti. Zēmenes. Var sagriezt. Nu, jebkādus augļus un ogas, nu, izņemot banānus. Banānus gan šeit tas tā kā nebūtu šim gadījumam tieši labākais. Un viss, un lūk, un veselīgi uzkodiņi, kas veicina tavu organismu attīrīšanos un zarnu-trakta darbība ir gatava.